vienkārši. Nu ko, laiks vienai jaunai epizodē, vai ne? Un jā, pagājušā epizodē mēs nepastrādājām pie tā, ko gribēja, pie siltuma. Un šoreiz es šo tev patestēju. Brīvā brīdī, kamēr pa darbnīcu darbojās, tikmēr es vienkārši paņēmu uzliku šito te viltnieku, kas man nokrita, protams, kā vienmēr pa velti. Es viņu uzliku te virsū uz plītiņas. Un viņi vienkārši lieliski dzenāja gaisu apkārt pa darbnīcu. Viņam ir regulējama ātruma, kā jau visiem nosūcējiem, līdz ar to viņš dzenā to gaisu tieši tik ātri, cik viņu vajag uz to brīdi. Ideja, kur man pagājušais bija galvā, ka mēs virs krāsnes augšā varētu nolikt mūsu smuko nosūcēju, joprojām ir spēkā. Tikai šoreiz es ir nedaudz sagatavojies. Kāds vējš ārā. Mums ir 3 plasmas caurules, 1,50 m garumā. No sākuma es skatījos metāla cauruli, bet pirmkārt metāla cauruli pat pa sevi dārgāk, otrkārt, vai mums viņa vajadzīga? Nezinu, redzēs. Šitā te cauruli tur līdz 60 grādiem, un es ir diezgan drošs, ka siltāks mums tur tāds gaiss ārā nenāks. Un tad, protams, mums ir kaut kāda kaudzīta ar visādām pārējām stūrīšiem, nobeigumiem un savienojumiem. Un tas viss šodien būs jāliek lietā. Nekas baigi neparasts jau nav. Principā diezgan ierasta pozīcija, tikai parasti nosūcējis iekšā skapītī, pirms tu kāp augšā pa trepēm. Šitā, pa lielam šitā te varētu būt tā ideja, jo mums virs nosūcēja augšā vajag savus centimetrus 20-25, un tie varētu būt tie. Ja mūsu nosūcējs nostājas apmēram tādā augstumā, tad šitie mums vajadzētu pagarinājumu tā, lai mēs viņu varam uzlikt, nosacīt pa vidu skurstenim, vai ne? Mēs jāpakaļ pie kolhoza. Man patīk, jūtas tā kā mājās. Nosūcējs atnāca šitāda komplektācija. Tas ir bez šitās augšeņas līdz ar to. Kaut kas ir jāizdomā pašiem. Bet pat cik nav pirmo reizi pīpa uz jumta, principā jā, šitā piramīda iet lieliski virsū. Mēs viņu aptīs vai no ar armēto, bet visticamāk ar alumīnija skoču. Un pēc tam no šitā mums jau jāpāriet uz līkumu. No līkuma mums aiziet uz to pusi. Un šita te izskatās, ka šitas mums ir vienkārši jāsavieno. Un šito te pēdējo posmu mēs griežam nost. Ak, Dievs, šitie te parasti asmenīši, tā ir vienkārši tāda kaka. Aha! Atradu. Ar melniem taģim asmeņiem iet uz priekšu daudz ātrāk. Vairāk kā skaidrs, ka šito darbu varēja darīt savādāk, mēs šito varējām zāģēt, bet es esmu pieradis objektā uz vietu, šitās piramīdas piegriezt ar nazi, un parasti tas iet tīri tā neko. Pēc tam, kad vajadzīgais izmērs piegriezt, varam skočot apakšu kopā. Šī lente sev objektos ir pierādījusi nereiz vien, un nereiz vien ir gadījies, ka vecās virtuves demontāžā pat parastā metāla goferi satīta ar šitādu lentu un nostāvējusi tā 15-20 gadus. Tā kā mūsu pagaidu būvei, sajies. Un galvenais kaut kādā vietā mums ir šī austais atdalams, ne? Tāpēc, ka mēs pacels augšā šito te viltnieku, un būs diezgan grūti šito pieskočot pie viņa klāt. Tāpēc visticamāk šito trubu mēs maucam nost. Un cik mums viņa te bija viegli uzūkt šeit, da jomai jau nāc ārā. Jā. Tik mums būs viegli viņu iemaukt augšā. Bet ar šito murķi kopā mums būtu vieglāk šito pacelt, un mēs uzreiz jau zināt augstumu, vai ne? Es no visas sirds jūtu līdz tiem cilvēkiem, kas domāja, ka mēs te augam un mums viss kolhozs ir beidzies un mēs paliekam nopietni. Jo tu redz, kur mēs esam un tu redz, ko mēs daram. Viss ģeniālais ir vienkārši, ne? Un pa lielam tā ideja kāda, ka šitos mūrus, 40-50 centi biezi mūri, mēs nepiekurināsim, nekad. Mēs viņu nepiesildīs nekad. Mēs varam piesildīt tikai gaisa iekšpusē.
Ko tas nozīmē? Mums tas karstais gaiss, kas ir te pie krāsnes, mums viņš vienkārši jāizvada, jāizplēš pa visu darbnīcu. Nu, cik nu mums spēkos tas ir. Un ja nu mums izdosies to gaisu izplatīt pa darbnīcu, tad, nu, principā visur būs remdens pietiekami silts. Un pagaidām mums ar to pilnīgi pietiek. Protams, tālā nākotnē mums ir daudz dažādu plānu, kur ietilps tāpat centrāla apkura un vispārējais. Bet līdz tam mums ir tā kā līdz mēnesim. Pagaidām prioritāts ir cits, bet to tu redzēs nākamajā sērijā visticamāk. Es godīgi sakot biju kuršos un skatījos parastās šitās te ventilācijas trubas, tā kā šitās, un es visu laiku domāju, ka es no tām kaut ko sastēlēs. Bet vienā brīdī es paskatījos uz ciparu un sapratu, ka šitās te man sanāk 3 reizes lētāk, un ņemot vērā, ka nav fakts, ka šitā sistēma strādās. Nu, jā, nu, jūs saprat. Tas ir viens. Tas ir 2. Pagaidām es tos filtrus atstāju iekšā vienkārši tā, lai karstā caurule nespiež uz motoru. Principā, ka šitas viss ir nedaudz augstāk un projām no caurules. Te tīri karstais gaiss, ja mēs varat arī tos filtrus izņemt ārā. Pa lielam viņi neko nemaina, bet nu, te kā piltuvē te vienkārši ideāli karstais gaiss ceļās uz augšu un pats nokļūst pie motora. Teorētiski. Redz, viens no plusiem šitai krāsniņai ir tas, ka pirmais, kas uzsilst viņai, tas vienmēr ir skurstenis. Viņš burtiski tagad 5 minūtes kuras, un viņš jau ir iesils. Nu, loģiski, tāpēc, ka tā ir ventilācijas trūba, tas nav īsts skurstenis, bet, nu, tā konstrukcija strādā, un ne pirmo gadu. Līdz ar to tas arī pats tas labums, ka siltais skurstenis uzreiz pašā sākumā sāk barot silto gaisu mūsu ventilatoram. Teorētiski. Protams, lai pirktu oriģinālos stiprinājumus, nu, nezinu, vai man viņus vajag pa piečuk 2. Un pie mums šeit nav baigā nozīme, uz ko viņi stāv, tāpēc principā mums pašiem te ir kaut kas jāizdomā. Nu, visticamāk, te mēs ieskrūvēs skrūvīt un pakarinās viņu kaut kādā drātī, da vienalga kā. Es nezinu, vai citiem bērnībās tāds features bija, bet mums lauka sētā šitie te mazie cietie kabeļi, kas locās, viņi tā kā drāts ir. Viņi bija vienmēr, nu, un tā kā vienā vecā objektā bija iespēja viņu šur tur noraut, loģiski, ka kaut kāda čupiņas iesūtas nasi un atved mājās. Nostalģijas vārdā. Nekāds slodzi viņam te nav jātur. Tas ir pats par sevi saprotams. Tā kā principā mēs arī izdarītu šitā. Un hopā. Un mūsu caurule smuk stāv vietā. Jā. Galvenais, kur ir prikls, es te augšā esmu, cik mēs papakaļ iekurināja 5 minūtes varbūt. Un es reāli šita te jau man ir diezgan silts. Bet pie grīdas noteikti, pie grīdas ir augsts. Te jau var redzēt, kā lapas kratā. Tas tāpēc, ka gaiss iekšā, viņš staigā, siltais ceļās uz augšu. Nu, un ja mēs šito silto gaisu aizved uz otru pusi, tad Rudolfam būs silts pie zāļa. Zīdains mazais bērns, cik tev gādi? Zini, kas ir pats labākais šitai te plānā? Te jau nāk ārā silts gaiss. Mēs dabūs kaut kādu termometru vai kaut ko tādu. Man šitas ir jums jāparāda. Te burtiski uz pašplūsam jau nāk ārā siltais gaiss. Tomēr nebūsim kaut kādi pilnīgie kolhoznieki. Jābūt profesionālam, lai karinātu gandrīz baltās trubiņas. Izmantojam, pinam ārā gandrīz baltās. Drātīts. Te mēs savienojam stiķis neko netīs un nelīmēs, tāpēc ka te mums siltuma zuduma laikam, es domāju, ka īsti nav no svara.
Jā. Manā plānā ir nedaudz kasjaks. Kāds ir mans kasjaks? Tas, ka mēs galā gribam ielikt šitā te viltnieku. Tā doma, kā viņam vajadzētu pūst uz abām pusēm. Tas ir, viņš virsū uzspraužās šitā te, un tad mēs abos galos uzliekam goferu, kur man jau ir, vienkārši, lai viņi pūš uz leju te un pūš uz leju tur. Šobrīd izskatās, ka tā neies krastā. Mēs šito palaidīs uz leju, un pagaidām šito izeju vienkārši nobloķēs. Nu, ja nu mums tā nederēs, tad mēs kaut ko skatīsies un domās. Bet pagaidām es gribu aiztaisīt šito galu ciet, un es gribu redzēt, kā viņš pūš. Cilvēki gadiem mācās par siltuma tehniķiem, visu kaut ko tur rēķina, visādas koeficients un ko vēl nē. Un tad tāds Rudolfs tāds, es ar skoču un plasmas varu izdarīt to pašu, ko jūs par dārgu naudu. Baigā atbalsts. Tas gan droši vien būs interesanti. Tā, nu viņš tagad stāv uz pirmo ātrumu. Principā. Tad tiešām pūš siltu gaisu. Nu tā kā manām silta. Es neteiktu, ka būtu baigais žarons, bet šita te stāvot pie zāļa, nu viņš pūš diezgan tādu, kā lai to pasaka. Nu, es domāju, ka viņš to gaisu dzenā baigi sakarīgi. Tikai vēl, protams, ir jautājums, to es redzēšu, tā kā es ielikšu datorā, kā jums ar skaņu. Tāpēc, ka es šobrīd dzirdu reāli atbalstu no tās caurules. Tad caurule pavisam nedaudz skan un nedaudz vibrē. Nu, šobrīd es esmu augšā pie griestiem, un šita te es viņu ritīgi. Es domāju, ka jūs arī mikrofonā dzirdi. Un jā, gaiss reāli siltais dzenājas apkārt pa darbnīcu. Es teiktu, ka šis ir labs sākums, ka šī ir mazā uzvara. Bet mēs noteikti vēl nav beiguši. Mēs šo to atkal iepirkam. Un es domāju, ka jūs plus mīnus paši saprot, ap ko lietas grozās. Pāris vārdos vienā teikumā. Pie mums šodien bija atbraucis cilvēks no Sadales tīkla un pieslēdz mūsu ēkai 3 fāzes. Starp citu, ja tu skaties, liels paldies tev. Attieksme bija vienkārši vienreizēji, daudz ko izstāstīja. Bija pacietīgs un, nu, jā, viss, ko var vēlēties. Bet to viss nav beidzies. Tagad uz šejienu mums joprojām atnāk tāpat viena fāze. Un viņi nāk no turienes, kur ir garāža. Un garāža jau ienāk 3. Un, protams, garāžā mēs pieslēdz tā, lai mums uz doto brīdi vienkārši ir elektrība. Bet šis ir tas moments, ka man vajadzētu atvilkt uz šejienu kārtīgu kabeli. Nu, un, protams, uztaisīt pagaidām vismaz to vienu, bet varbūt arī pēc tam mēs uztaisīs, nu, noteikti mēs pēc tam uztaisīs kāds pāris 3 fāzes rozetes. Opa! Te gan, jā, šobrīd gaisma. Nu, atliek vien vēlēties kaut ko labāk. Pagaidām ļoti par upju, jo šeit viss ir salikts. Vienkārši šeit pienāk pie automātiem mūsu resnais kabelis. Nu, un no šejienes es sakārtošu skapīti, to gan es jums daudz nerādīšu, un tad mēs viņu aizvilksim cauri turienei, kārtīgi 3 fāzes kabeli pie mums. Un, protams, fāzītes mēs sadalīja, viena paliek te garāžā, viena aiziet uz māju, nu, un visas 3 kopā iet uz darbnīcu. Nu, un ja tu gribi redzēt pavisam šausmu stāstu, tad pagaidām mūsu darbnīca barojas no šitā te viena viltnieka. Un tagad mēs izbāzam tur cauri kabeli, un principā mēs viņu novilks pa taisno lejā uz šejienu, un šeit jau smuki sakārtot būs mūsu smukā kastītam, kur pagaidām, jā, tas viss izskatās vienkārši biedējoši, bet tas tāpēc, ka mēs vienkārši pievienojam, lai viņš ir. Te mums ienāk iekšā 3 fāzes, no kurām viena aizceļo uz vienu, otra uz otru, pie viena būs pielikt garāža, pie viena būs pielikt māja, un šeit 3 fāzes kā tāds aiziet projām uz to 5x4 kabeli, kur burtiskais siens ir mūsu darbnīca. Izskatās vienkārši pabriesmīgi, ne? Jā, bet tas tāpēc, ka es nav pabeidzis. Šie mums ir tik tālu atvilkt. Šos mēs principā te var atstāt. Nu, un tagad jāsāk otra gala vienoties, un pēc tam jau jāpārbūvē šis skapīts.
Galvenais mūsu uzdevums principā ir tāds, ka mums vajadzētu aizvilkt to visu līdz tam skapim, tā, lai mēs ar vecākiem pieslēgtu apakaļ elektrību, ko tūlīt mēs slēgs nost. Un tad mēs jau tur varam darīt, kā mēs gribam. Tā gaisma. Un lai arī kā es mēģināju uzņemt kādu skatām kadru, kaut ko darot ar vienu roku, pēc tam to visu darot otrreiz, nekas īsti prātīgs nesanāca. Tāpēc visu, ko es tev varu piedāvāt, lai uzturētu tempi, Ziemassvētku mūziku un nedaudz kaut kā tumšie kadri. Teorētiski, tik tālu viss ir ļoti skaisti. Kad es to saku, atceros, ka skaistums ir relatīvs. Nav tāda viena standarta, pēc kā visi skaisti. Un šeit līdz šim pienāca mūsu darbnīcas kabelis. Un līdz šim, kā redz, te ir tikai 2 konektori, līdz šim mēs bijām bez zemējuma. Bet tagad mums zemējums ir. Tas nozīmē to, ka mēs tagad šito kabeli tai galā mēs arī raut ārā un, jā, pārvietoties uz darbnīcu. Svarīgs moments. Šitai brīdī mēs kastē ievadām mūsu jaunās 3 fāzes. Ja, es teicu, ievadām 3 fāzes. Tagad tikai tāds sīkums, ka to viss savienot tā, kā tam visam būtu jābūt. Nu, teorētiski, esi gatavi. Bet praktiski, tūlīt redzēs, ejam slēgt iekšā. Viens. Un tagad. Un parāda to lampiņu. Spīd gaismu. Ejam uz darbnīcu. Jā. Vien. Gaismas. Juhu! Un rozets. Rudolfs. Pats galvenais, es ceru, ka jūs visi saprotat, ka es neesmu elektriķis. Es nepretendēju būt elektriķis. Un man ir tikai kaut kāds pamatzināšanas. Kā jau teicu pagājušo reizi, un man ir klausuls otrā galā cilvēks, kas plus mīnus saprot pa tēmu. Labi, plus mīnus saprot, viņš ir elektriķis reāli. Viss, kas kad ir triks, kurus jūs šobrīd redzat, atkārto profesionāls, kontrolētos apstākļos, tāpēc neko no tā neatkārto mājās, ja negrib dabūt pa nagiem sliktākā gadījumā no elektrības, labākajā no fātera. Nu, un kā mēs notestēs, vai mums ir kādas izmaiņas? Pa lielam šitam te, ja nemaldos, ja es pareizi sapratu, viņam iekšēji kaut kāda 3 kW fēns, kurš, tā kā mēs viņu ieslēdzam, viņš diezgan vardarbīgi rausta gaismas. Varbūt ievēroja pirms tam, jo viss nedaudz pulsēja. Patiesības mirklis. Šis ir jauki. Šis ir vienkārši jauki. Nekas te nepulsē un visi kule. Tas ir kruti, tas ir ļoti kruti. Vēl īstenībā feature varētu būt vienmēr slēdzot iekšā skilzāģi, tāds bišķiņ tāds sitiens pa gaismām. Visticamāk, ka no tā mēs vaļā netik, tāpēc, ka tas ir vairāk tas, ka vienkārši baigais uzrāviens, bet var pamēģināt. Nu jā, tik un tā ir. Redzēji? Bet, nu labi, instrumentam, kas mums ir ne tikai plānā padomā, bet visticamāk jau gandrīz tā kā šeit. Nu, tā mums ir soft starts. Nu, labrīt! Es pat neatceros pēdējo reizi, ka es tai bijis no rīta. Te ir kruta. Te ir reāli kruta, pasies.
pats galvenais, ko es šodien gribētu uzzināt, tas ir, kā uzvedas mūsu krāsena. Tāpēc es no čoma paņēmu līdzi šitā te viltnieku, kas rāda gaisa temperatūru noteiktās vietās. Pagaidām izskatās, ka mums te iekšā ir 8 grādi. Telefons ir precīzi 20. Ritīgi interesanti. Jā. Nu, te nu pašam startam, reku temperatūra te mums ir 10 grādi. Augšpusē jau ir 14, tur, kur dūma pulcējās. Un šeit, te arī te jau ir, nu 15. Un tā, lai dabūtu kontroli no kaut ko citu, es nezinu, kas mums te varētu būt. Telpā mums varētu būt biezumeni. Biezumeni mums ir 9. Kas, starp citu, man arī vienmēr ir gribējies pamēģināt. Siena mums ir 8,5 grādu un puķiks. Puķiks ir tāds pats. Ļoti interesanti. Es biju domājis, viņš vienmēr uz sajūtam ir siltāks, bet viņš laikam tikai atstaro to siltumu, kas tev ir ķermenī. Tas gan inčīgi. Nu, lūk, pagājis mums ir kādi 5 minūtes, šitā te stāvot, nu, tas ir kaut kāda 1,5 metra prom no krāsnes, es jau jūtu siltumu. Pati krāsnes mums ir 280, 290 grādi. Un skurstens ir 180 tikai. Nu jā, varbūt vajadzēja pamērīt ātrāk, tāpēc, ka tur, kur viņš silst, tā kā viņš sāk silst, skurstens ir pirmais, kas uzsilst. Bet jā, krāsnes ir silta, 300 grādi. Un tagad augšā tās viltnieks, tas mums ir 30. Jebkurā gadījumā nomēram trubu tagad. Truba tagad ir 11. Aiziet pirmais ātrums. Un pēc 5 minūtes mēs apsīsies, kas tur notiek. Te līkumā mums ir 190. Un viss to, ka es ieslēdzu uz 3. ātrumu. Šeit mums pūš 24, tikko rādīja 25, bet tas varētu būt aļika mēra instrumenta vaina. Jebkurā gadījumā šita te gaisā reāli jūt, ka pūš silta gaisa. Un tas ir diezgan interesanti, pat cik no 25 tas ir zemāk pa ķermeņa temperatūru. Kaut gan visticamāk tas ir dēļ to, ka te apkārt ir vēsas gaisa. Loģiski to efektivitāti gribētos daudz sakarīgāk, bet es domāju, ka šis pagaidām ir ok. Galvenais, ka viņš to gaisu izplēš pa visu darbnīcu. Bet pagaidām man šitas te baigi apmierina. Ja neskaita trokseni, jo troksens, kā dzird, troksens ir diezgan. Ja mums šitā metode strādās, ja viņi neizgāzīsies, tad visticamāk mēs paņēmis varbūt kaut kādu siltinājumu vai ko, apliks viņam vatu apkārt tā, lai vienkārši viņš, nevibrē tā, lai tas skaņa nav. Bet pagaidām, šoziem patestēs un redzēs, kas kā. Un šitai brīdī mēs video liks punktu. Tas ir ļoti vienkārši iemesli, tāpēc, ka, vēl plānā bija salikt kaut kādas rozetes un to pašu 3-fāzu rozeti, bet mēs īsti nezinām, kur to visu likt. Kāpēc? Tāpēc, ka atnāks jaunais instruments, pa ko es jau te bišķiņ iemet spoilerīt, un tad mēs arī zinās, kur viņi nolikt, cik tālu viņi noliks, cik tālu mums KC vada un vispārējais, tā, lai tas darbs nav jādara 2 reizes. Bet labā ziņa, ka par to es uztaisīju atsevišķu sēriju, es vēl negribu apsolīt, bet visticamāk. Bet, protams, ja tev pietrūkst kaut kas no darbnīcas, tad droši var nosīties sēriju, kur mēs kā reiz taisījām šito galdu, pie kur mēs šobrīd sēžam. Un, jā, ja vēl neesat paspējis to izdarīt, droši nospied laiku, abonē kanālu un tiekamies jau nākamajās sērijās. Atbalsts no jums visiem ir tiešām milzīgs un paldies jums visiem par to. Redzamies nākamreiz!